mēs varam, protams, pasmaidīt, jo Latvijā gandrīz katru otro gadu noteikti ir mainījies savs premjeras. Viņu ir gana daudz, 25 gados sakrājies, un tagad ar 25 ir izvēlēts vislabāk latviski runājošais. Un tur ir vairākas vietas, 1., 2., 3., katram ir savi labumi. Valdis Dombrovskis smaidīgais un Ivars Godmans, kurš šķiet vienīgais neatkarīgās Latvijas vēsturē ir divas atšķirīgas reizes vadījis valdību, tiesgan Šķēlem un Dombrovskim ir bijušas divas valdības. Katram, Agešina kungs, jūs varat piekrist šādai nominācijai, ka Valda Dombrovska valodā varēja veldzēt ausis, ka viņa retorika bija, vismaz latviski ideāla. Ziniet, es domāju, ka svarīgākais ir cilvēka darbi, nevis vārdi, jo paši taču pazīstam, un gan jūs, gan skatītāji, cilvēkus, kuri ir politikā, kuri skaisti runā, bet savusai atlikuma nav nekā. Līdz ar to es domāju, ka ideāls retorikā, bet galvenais ir, ko viņš, kā teikt, arī izdara, ne tikai sola. Es domāju, ka galvenais darāmie darbi. Tāpat laikā vēlos atgādināt, ka jau šos visus cienījumus cilvēkus nominē valsts prezidents un apstiprina parlaments. Tātad valsts prezidents un koalīcija aktīvi piedalās cilvēku virzīšanu un pēc tam nominēšanu. Bet līderis spēja iedvesmot pareizi. Attiecīgi, ja politiķis uzņemās kaut kādu arī deksmi mainīt sabiedrību uz labo kreiso pusi vai kā, jūs ir kāds politiķis Latvijā, tā iedvesmojas vienalga vai no jūsu partijas vai no kādas citas, kur jūs tiešām redzat, ir mirdzums acīs, ir harizma, kā citreiz saka. Jā, es neminēšu varbūt konkrētus vārdus, uzvārdus. Vienas lielas laimes nemaz nav, ir tikai mazas laimītas, kas saka, bet katrā gadījumā, protams, harisma ir ļoti svarīga, lai cilvēks varētu izklāstīt savas domas cilvēkiem saprotamā valoda. Un jums ir bijis gadījums, kad jūs nesaprotat, kad politiķis skaidro, un proti, cik svarīgas runas dotības patiesībā ir politiķiem, jo dažkārt arī, man liekas, krieviski ir arī tāds zubizagavari vai, tātad pūš miglu acīs, ja? Vienkārši esmu politikā un strādāju parlamentā jau 14 gadus un zinu, ka brīžiem cilvēki, kuri skaisti runā un sulīgi izpaužas, pēc tam darbi neseko. Labi, bet jūs esat arī 14 gadus opozīcijā un nekad nav bijusi iespēja pierādīt, ka jūs savukārt, teiksim, ne tikai runājat, bet arī darītu, vai ne? Tieši tā, tas mums attaisno, neesam piedalījušies šo cilvēku nominēšanā un izvirzīšanā. Jā, tā ir. Labi, runas ir garas, darbi parasti ir īsi, tā arī citreiz saka. Tas vienkārši šodien tāds neparasts veids. Katram, protams, ir savi mīļākie premjeri, savi varbūt neieredzētākie. Jūs šodien varat saskaņot, cik latviski daļrunīgi un pareizi atbilstoši latviešu valodai ir viņi visi varējuši izteikties ekspertu vērtējumā. Šo topu varat atrast sociālajos tīklos. Tas ir, protams, ļoti komentēts un katram tur ir savs politiskais viedoklis. Mēs savukārt par lielo politiku kopš 9. maija nav vairs kalniem.